Ja tu dedz ārā savā darbā, tad tas neietekmē tikai tavu darbu. Tas ietekmē tavu visu dzīvi. Vai ne visas attiecības, kas tev ir ar ģimeni, ar citiem cilvēkiem. Jo visu laiku ir tas stresa fons tavā dzīvē, tā trauksme iekšā. Un vēl viens veids, kā tas viss izpaužas, ir, ka tu centies kontrolēt. Tu centies kontrolēt situācijas, jo tādā veidā tu it kā sev dod drošību. Ja precīzāk sakot, ilūziju par drošību. Jo viss tas mums principā nāk no vienas vietas, no iekšienes, kurā ir tas tukšums un nedrošība. Kas savukārt nāk no bērnības, vai ne? Bet principā tur ir iekšā liela nedrošība. Un tādējādi viens no veidiem, kā radīt sev to ilūziju, un to mums ir izveidojis prāts, vai ne? Viņš uzbur to fantāziju, ka tagad kontrolējot visu un esot perfekcionisti, mēs spēsim nodrošināt savu drošību. Un tādējādi mēs cenšamies visus uzdotos pienākumus darbā, piemēram, izdarīt līdz perfektumam, tādējādi dedzinot sevi ārā, ja, kur normāls cilvēks izdarīt tur kaut kādu lietu tur stundas laikā, vai ne? Mēs to darām 2 stundas, bet tā, lai ir 3 reizes pārbaudīts, ka tur nekas nav nepareizi, vai ne? Un principā mēs sevi dedzinām ārā tādējādi, un mēs arī cenšamies kontrolēt, piemēram, situācijas, paredzēt, kā ies visādas sapulces, intervijas un izplānot visu jau iepriekš, jau sagatavoties. Mēs gatavojamies nežēlīgi. Tā arī ir kontrole. Tā izpaužas tas, ka tu esi tas kontrols, tas frīks, vai ne? Un tagad padomā, iedomājies kaut kādu spēcīgu personību. Spēcīgs, kaut kas ļoti spēcīgs. Varbūt kaut kāds filmu varonis, supervaronis, jau iedomājies, viņš tur ir, vai ne? Vai viņam kaut kas ir jākontrolē? Iedomājies, tāds spēks. Viņam nekas nav jākontrolē. Viņš apzinas savu vērtību un savu spēku. Viņš 100% tic sev. Līdz ar to tas arī atspoguļojas visās viņa darbībās un miedarbībā ar vīdē, ar citiem cilvēkiem. Viņam nav nekas jākontrolē. Viņš apzinas savu vērtību. Viņam nav nekas jāpierāda. Vai ne? Un tas tagad tā baigi forši tā ilustrē, kā patiesi neatkarīga, spēcīga būtne. Viņai nav nekas jācenšas pat kontrolēt. Tur nav kaut kāda cenšanās. Viņa vienkārši ir. Ja? Un to jūs arī varat sasniegt. To visu var izdziedēt, izārstēt. Var piepildīt visus šos tukšumus iekšā, visas tās nedrošības. Un finālā jūs arvien mazāk un mazāk centīsieties kaut ko kontrolēt. Tā vietā jūs uzticēsieties sev un līdz ar to arī videi, citiem. Un ļausiet visam vienkārši notikt. Un tas priekš mūsu šitā prāta, ja, tā iekšējā runātāja, kurš vienmēr mēģina pierādīt, ka nē, tev taču ir jākontrolē, jo tā programma tur ir ielikta jau senā bērnībā. Vai ne? Kādreiz, ka mēs sapratām, ka esot perfektiem, mēs varam izpelnīties atzinību un tādējādi justies droši, vai ne? Un tad tā uzvedība ir tur apaugusi visādiem vēl slāņiem un ir tā iesakņojusies, ka tas prāts mums jau tic, ka tas tā ir jābūt. Viņš vienkārši tā domā, tā ir tā mūsu zemapziņa, vai ne? Bet mēs, ejot zemapziņas sesijās, varam visu to atpakot, atslāņot un dziedināt un palaist. Un tad, kad tu patiešām sajūti un integrē savu īsto kodolu, savu īsto būtību, to īsto spēku, tad kontrole vienkārši pazūd. Viņai tur vairs nav vietas. Un tad tu beidzot var atvieglot, uzelpot. Un tas brīnums var vienkārši notikt. Tā kā nāc pie manis uz izaugsmesterapija.com. Es tev iedošu brīvu konsultāciju, kuras laikā es tev precīzi parādīšu, kā tas viss notiek, kā es strādāju. Un tālāk, ja tu vēlēsies, mēs varēsim strādāt kopā. Paldies!